Labdien, cienījamā žūrija! Jūs priekšā Mareks Kolāts ir dziesma Vecais zābaciņš. Vārds nāc iedzerājies. Tu sāki jau? Jā. Tu šitā teiksi? Jā. Jā? Nē, es neteikšu tā. Brīvdomātājs Mareks Kolāts izbalsošanas krēslā sēžas jau 3. nedēļu pēc kārtas. Topošais dizainers nelolo ilūzijas uzvarēt šovā, bet citādi ar ambīcijām viņam viss kārtībā. Kā tu domā savu 1 miljonu nopelnīt? Ar mūziku? Nē, ar to, ko es nestočasti neizdarīšu. Tas ir pilnīgi kārtībā. Es gan domāju, ka es nopelnīšu miljonu. Ar mūziku? Vispār nē, ar dizainu. Te var redzēt, tur ir jau mākslas skolas bagāža un profesionāls piesitiens. Marekam patīk viņa vārds un cīņu biedrene spilgtā tukumniece Samanta. Viņi dalās noslēpumos, krata viens otram sirdi un pārbauda viens otru, kašķējoties un atklāti pasakot visu, kas uz sirds. Tu man esi labs čoms. Tu esi man labākais čoms Okarts akadēmijā. Ja gribi apvainojies, man nekas par tevi nemainīsies labs. Tu vienkārši šodien pateici, kā man likās. Savukārt ar Annu viņu attiecības ir piņķerīgas. Atbildi man! Nevaru to pateikt, jo ja pateikšu, labāk es neko neteikšu. Man riebas tas flamenko. Man riebas jau tā ja tu negribi, lai es saproti? kliedzu, man riebas tas flamenko tavs. Es Kas nevaru tev ir izturēt, es ar nevaru manu flamenko? pagulēt. Kas tev ir ar Es nevaru manu pagulēt, man viņš ir flamenko? riebas. Kas tev ir? Āna, tu tagad esi mākslīgi, tu tagad tēlo. Protams, tu nekad netēlo. Es tēloju bieži. Sodīts par tā saukto Martīnī ballīti un ieslēgšanos 4. piepīpētā dušas telpā, Mareks viens no pirmajiem grimst smagās pārdomās. Šī bija vienīgā svētdiena, pēc kuras tas bija viss stulbāk izdarīt. Man galvenais vienmēr ir bijis tas, lai no maniem nenovēršās tuvākie cilvēki. Viss beidzās laimīgi, un Mareks turpināja dzīvot kopā ar pārējiem studentiem, provocēt un smīdināt, piemēram, uzstājoties ar Annas atrastā gliemeža aizstāvības runu. Tu viņam atņēmi visu ģimeni, visus viņa bērnus, visus viņa draugus. Viņam bija grupa. Iedomājies, viņam bija tāda flamenko grupa. Marek Kolāts! Ne jau velti Mareku par viedokļa līderi uzskata ne tikai Okartes akadēmijas studenti un pedagogi. Izrādās, tas ierakstīts arī zvaigznēs. Noteikti kaut kad tu mācīsi citiem, kā vajag darīt kaut ko. Tev ir tāds druska arī talants pamācīt, apmācīt un parādīt.